Mums šodien ir piemiņas mielasts. Un katreiz šie dievkalpojumi, piemiņas mielasts dievkalpojumi ir īpaši. Vismaz manā dzīvē, un es zinu, ka arī jūsu dzīvē viņi ir īpaši. Jo ko mēs darām? Mēs svētiem, mēs godājam Dievu vārdu. Jo Dieva vārds mums māca to darīt. Pats Jēzus ir teicis, kad jūs sanākat kopā. Un tāpēc arī mēs to darīsim. Bet tajā pašā laikā es gribu būt ļoti uzmanīgs kādā lietā, lai manā dzīvē kaut kādas lietas, kas ir pašsaprotamas garīgajā ziņā, lai viņas nekļūst man par tradīciju, lai nekļūst man par rituālu. Jo viegli pierast pie kaut kādām lietām. Un darīt to, un vispār aizmirst, kāpēc vispār tu to dari. Ja? Vienkārši es daru, tāpēc, ka visu laiku mēs tā darījām, mani senči tā darīja, un es tā daru, mani bērni droši vien tā darīs. Negribās piedzīvot tādus te brīžus. Gribās patiešām katreiz, kad tu nāc pie kaut kādas lietas svētdarīšanas, ko Dieva vārds mums māca, ar izpratni, ar atziņu, jo atziņa dara brīvu. Reliģija, teiksim, tradīcijas, kaut kādi rituāli, tie veicina reliģiju. Un reliģija nekad dzīvu cilvēku nedara. Tieši otrādi, ja? Kā Jēzus ir teicis, jūs esat kapi ar tiem kauliem, kas tur satrūdējuši, ja? Vai bļoda no ārpus it kā, smukā iekšpusē visa netīra ir, ja? Tā ir reliģija. Mums nav vajadzīga reliģija. Un es zinu, ja mēs varam darīt kaut ko ar izpratni, tas nozīmē, ka mums tas ir jādara ticībā. Ticībā to daram. Amen. Kā mēs varam darīt ticībā? No kā nāk ticība mums? No Dieva vārda dzirdēšanas, no sludināšanas, no Dieva vārda dzirdēšanas. Ne no kā cita ticība, ne. Es nevaru izražot ticību. Amen. Tātad es lasu svētos rakstus, un svētie raksti ceļ mani ticību, vai dod mani ticību. Es neesmu redzējis, ka Jēzus Kristus bija pienaglots pie krusta. Es vēl nebiju piedzimis tad. Es biju Dieva nodomos, bet es nebiju piedzimis. Pat mani vecāki un vecvecāki un vecvecāki nebija piedzimuši. Es nezinu, cik tur varētu skaitīt, tur jāpaskaita, cik tie 2000 gadi, cik tās paudzes tur ir. Bet es lasot, es noticu tam. Kāpēc? Tāpēc, ka raksti ir dzīvi un raksti rada šo ticību manī. Protams, ir mana daļa, ko man ir jāpieņem lēmums tam noticēt. Un tad, kad es noticu tam visam, tas kļūst dzīvs. Šodien tu vari teikt, tā bija pasaka, vēl ne jūs kāds cits neticīgais. Tā kā tu tur ielīdi kaut kur kādā sektā un vēl kaut ko, ja? Man vienalga, ko viņi teiks. Es jau esmu ticīgs. Es esmu noticējis Jēzum Kristu. Amen. Tam, ko viņš pie krusta ir izdarījis. Manis, tevis dēļ. Un tevis, kas man grib pārliecināt, ka nav Jēzus Kristus, ka nav Dieva. Pavēlu. Es esmu noticējis. Un tāpēc ir tik svarīgi, lai visu, ko mēs darām, mēs balstam to svētajos rakstos. Un ja mēs to balstam svētajos rakstos, mēs to darām ticībā. Mēs to darām ticībā. Amen. Un tāpēc arī piemiņas mīlestības. Mēs jau daudz reizi esam runājuši šajā, nezinu, cik es jau te kalpoju šeit draudzē, ja? Un mēs esam runājuši par to, cik nozīmīgi apzināties, ko šis piemiņas mīlestības simbolizē. Ko viņš simbolizē. Un mēs esam runājuši par to, ka tas simbolizē vienotību ar Kristu. Tad, kad es ņemu, dalos šo maizi un šo kausu, kas simbolizē Kristu, ja, es vienojos ar viņu. Es saku, ka viņa dzīvība tagad plūst manīs. Viņa garīgās asins plūst manī. Amen. Vēl viena lieta mēs redzējām, ka caur piemiņas mīlestību mēs savā starpā esam vienoti Jēzu Kristu. Ne tikai es ar Kristu, bet es ar jums arī caur Kristu. Un daudz nozīmes ir piemiņas mīlestībām. Un cik svarīgi, kad mēs nākam, mēs to apzināmies. Jā, mēs tieši to apzināmies, cik nozīmīgi ir piemiņas mīlestība, ka tā nav tradīcija, tas nav kāds rituāls, kārtējo reizi, vienreiz mēnesī mēs to izdarām. Nē. Un šodien es gribu vēl vienu niansi atklāt, cik ir nozīmīgs Jēzus asins priekš mūsu ticīgas dzīves, garīgas dzīves. Cik tās ir nozīmīgs. Tas ir ne tikai, ka mēs sakam šī laustā miesa, kas par mums tika atdot un caur Kristus brūcē mēs esmu dziedināts.
Tas ir ne tikai šis kaus, kas ir pildīts jaunās, ar viņa asinīm, kas ir jaunās derības asins, caur ko mēs ieejam derībā ar visvarano Dievu. Bet ieraudzīt vēl vienu lietu, vēl vienu niansi, cik nozīmīgi bija Jēzus asins. Vienkārši, lai mēs novērtējam, ko vispār Jēzus Kristus nozīmē mums. Tas nav vienkārši labs skolotājs, kāds pravietis. Un šodien es gribu runāt par šādu niansi, kā svētais gars. Kas tas ir kopējs? Ja es asinīm ar svēto garu, vai ir kaut kas kopējs? Un tieši par to es gribu runāt, kad ir ļoti daudz kopējs. Un faktiski mēs zinām, ka Jēzus asini nozīme manā dzīvē ir tik milzīga, ka caur Jēzus Kristus asinīm bija iespēja svētajam garam nākt manā dzīvē. Faktiski to, ka svētais gars ir šodien ar mums, ir Jēzus asiņu nopelns. Vai mums svētais gars ir vajadzīgs? Mīļie, bez svētā gara mēs vispār nevaram atzimt no augšienes. Mēs nevaram atzimt no augšienes bez svētā gara, pareizi. Svētais gars līdzdarbojās tajā visā. Pirms Jēzus nomirtu pie krusta, tu vispār nevari atzimt no augšienes. Viņš ir iznīcinājis grēka varu, saprotiet? Tāpēc pirms Jēzus nebija izlējis savus svētās asins, nevarētu svētais gars darboties. Tādā izpratnē, kā mums vecajā derībā, viņš darbojās, arī vecajā derībā bija svētais gars, bet bija darbojās pavisam savādākā veidā. Mēs runājam par jauno derību. Tātad bez svētā gara es nevaru atzimt no augšienes. Mīļais, es bez svētā gara nevaru mainīties. Tāpēc, ka ne es mainos pats. Es piekrītu tam, ko Dievs dara manā dzīvē, bet svētais gars ir tas, kas mani maina. Un Bībelē teikts, viņš vada mūs no godības uz godību, no spožuma uz spožumu, un visu to dara tā kunga gars, svētais gars. Viņš mūs maina. Bez svētā gara es nevaru izmainīties. Mīļie, es pilnīgi atzīstos, ka bez svētā gara līdzdalības, klātbūtnes, es nevarētu nostāvēt uz šī šaurā ceļa. Es nevarētu pats ar saviem spēkiem noturēties uz šī šaurā ceļa, ja nebūtu svētais gars. Svētais gars mani brīdina, svētais gars mani māca, svētais gars mani pakoriģē, kad vajag, lai es, ziniet, sāc tur bišķi kaut kur pa labi, pa kreisi no tā šaurā ceļa. Vienmēr jau mūsu cilvēkam iesu velku uz plato ceļu. Gribās tur vieglāk ir. Nē, svētais gars mums palīdz. Tātad svētais gars palīdz tev un man turēties uz šī šaurā ceļa. Un, protams, pēdējo, ko es gribu teikt, svētais gars palīdz man kalpot. Visdrīzāk svētais gars palīdz arī tev kalpot. Jo tad, kad tu ej un uzrunā kādu cilvēku uz ielas, ne jau tev tur ir gods un nopelns. Tas ir svētais gars, kas ar tevi strādā. Svētais gars, kas ar tevi mierina, kas ar tevi lūdz, kas ar tevi palīdz tam cilvēkam. Tas ir svētā gara darbs. Un bez viņa klātbūtnes mēs nolemti esam iznīcībai. Tāpēc jau, kad es aizgāju prom, viņš teica, es sūtīšu citu aizstāvu. Es jūs viens kā bāriņus neatstāšu. Amen. Ir cik nozīmīgs svētais gars. Un tur tā lieta, ka bez svētā gara, bez svētā gara mēs nevaram. Un interesanti, ka pat Jēzus Kristus, viņš lika uzsvaru, kad viņš jau nebija mirs, viņš jau bija dzīvs. Viņš jau pravieto, viņš jau teica par svēto garu. Un Lūkas evaņģēlē 24. nodaļā mēs lasam 49. pantiņā, Lūkas 24, 49. Un redzi, es jums sūtu sava tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksiet apģērti ar spēku no augšienes. Redziet, protams, viņš te runā par svēto garu. Viņš runā par apsolījumu no tēva par svēto garu. Viņš saka, es jums sūtu, vēl tas nav atnācis. Es jums sūtu, viņš vēl nevar atnākt. Kāpēc? Mēs tālāk redzēsim. Tāpēc, ka vēl nebija izlietas Jēzus asins. Ja? Bet viņš atnāks pie jums. Bet gaidiet, nedariet neko, kā vien lūdzot Dievu. Ja? Gaidiet, kamēr tiksiet apģērti ar spēku
no augšienes. Svētais gars, tas ir spēks no debesīm, spēks no Dieva. Amen. Apstur darbos 1:8, līdzīga rakstvieta. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums. Un tad jūs būsiet mani liecinieki, jūs būsiet mani kalpotāji. Ja? Tad redziet, pats Jēzus brīdināja mācekļus. Viņš saka, bez svētā gara īpat nemēģiniet neko. Svētajam garam ir jānāk, tāpēc, ka viņš būs jūsu palīgs, viņš būs jūsu gudrības un atziņas gars, kas jūs mācīs un vadīs visā patiesībā. Amen. Un ļoti interesanti, mācekļi, mēs nebijām kopā ar Jēzu Kristu. Mēs šodien dzīvojam ticībā. Amen. Bet paldies Dievam, ka Jēzus ir teicis, svētīgi ir tie, kas neredz, bet tic. Toma viņš to teica. Jā. Šak, svētīgi tie, kas neredz, bet tic. Mēs esam daudz svētīgāki nekā tie mācekļi. Es tā varu secināt. Jā. Viņi reāli redzēja. Viņi kalpoja ar Jēzu, jo par Jēzu tajā laikā jau bija svētais gars. Atcerieties, kad Jānis Kristītājs ieraudzīja, kā balodis, jā, nolaidies. Un ar svētā gara spēku viņš jau tuksnesī aizgāja un uzvarēja visus tos kārdinājumus. Tātad par Jēzu bija svētais gars. Un redziet, mācekļi bija kopā ar Jēzu. Viņi redzēja, kā Jēzus kalpoja, viņi mācījās no viņa. Ja? Bet ar to vien nepietika. Tāpēc viņos vēl pagaidām tajā laikā vēl nebija svētā gara. Viņos iekšā nebija svētā gara. Visdrīzāk tad, kad viņi atnāca apakaļ un teica, ļaunie gari mums paklausa, mēs izdzenam un dziedinam un tā tālāk. Protams, ne jau ar savu spēku viņi to darīja. Tas bija svētais gars, kas viņiem palīdzēja, bet svētais gars nebija viņos. Svētais gars bija, pavadīja vai apstiprināja to. Bet bija vajadzēja piedzīvot tādam brīdim, kad svētais gars ne tad, kad tā atnāk, kaut kas notiek un aiziet prom. Atnāk, tā bija vecajā darībā, kaut kas notiek un aiziet prom. Viņš gribēja nākt un mājot mūsos. Bet tas vēl nevarēja notikt, tāpēc, ka nebija izlietas Jēzus asins. Saprotiet, cik svarīgas ir Jēzus asins mūsu garīgajā dzīvē, mūsu garīgajā izaugsmē. Amen. Tātad svētais gars nevarēja nākt, pirms nebija izlietas Jēzus asins. Un šeit, interesanti, Jāņa evaņģēlijā 7. nodaļā, pats Jēzus, viņš runā tāds vārds, Jāņa 7. nodaļa un 39. pantiņā. To viņš sacīja par garu, un tur ir ar lielo burtu gars. Ja? Es nezinu, kā jūs bībelē, ar lielo burtu gars. Tas nozīmē par svēto garu, ne par cilvēka garu, ja? Par svēto garu. Ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Jo vēl nebija gara, svētā gara. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Mums latviešiem grūti saprast, ko tas nozīmē ieiet skaidrībā. Kā neiegāja skaidrībā? Mums grūti to saprast. Bet oriģinālā tur teiks, viņš vēl nebija iegājis ar savām paša asinīm vissvētākajā vietā, tur debesu templī. Tur debesu vissvētākajā vietā. Un ar savām asinīm vēl nebija slacījis šo žēlastības vāku, derības šķirstu. Un tā ir tā apskaidrošana. Redziet, pirms Jēzus nav izlējis savus asins, protams, iesākums bija šeit virs zemes uz Golgātas kalna, kur bija krusts. Tur lija viņa asins. Amen. Un tātad vajadzēja notikt. Un tāpēc Jēzus pats teica, ja, bet vēl nebija gara, tāpēc, ka vēl nebija iegājis skaidrībā. Vēl nebija izlietas viņa asins. Un tikai tad, kad tika izlietas viņa asins, tad cilvēkiem bija pieejams šis spēks no debesīm, no Dieva, šis svētais gars. Amen. Un, mīļie, visa vecā derība, viņa runā par Jēzus asinīm. Vienkārši, ja mēs garīgi lasam, mēs to ieraugam. Jo, ja, protams, ja mēs lasam miesīgi, tad mēs redzam, kādus Jēzus asins. Tur ir govs asinis, tur teļa asinis, tur jēra asinis, tur baloža asinis un āža asinis, visāds ir. Ja? Bet tur jau tā lieta, ka tas vienkārši bija pirmtēls vai pravietojums, pareģojums par Kristu, par to, kā viņš mirs. Un tajā laikā arī asinīm vajadzēja tecēt, kāpēc? Lai apklātu grēku. Uz īsu brīdi. Mēs esam atkal.
Un visa vecā derība tam iet cauri. Viens ļoti spilgts piemērs. Tad, kad Dievs teica Jēriku, es nodošu jūsu rokās. Un izlūk iegāja tā Jērikā un viņus noslēpa vienu sievieti. Netikle. Rahaba. Un interesanti, ko viņa lika viņai izdarīt. Tad, kad tu dzirdēsi, ka mēs uzbruksim, izkarini pa logu, ko? Sarkanu virvi, jā. Sarkanu virvi, vai striķi, vai nezinu vēl, kas tas būtu, jā. Sarkanā krāsā. Ko tas simbolizē? Citiem vārdiem, šodien jaunajā derībā mēs saprotam, ka Rahaba ar to varēja teikt, Jēzus asins par manu namu. Un visai vecai derībai iet cauri šī līnija, mēs sakam sarkanā līnija iet cauri, jā, kas norāda uz jauno derību, uz Jēzus asinīm, uz reālā. Un šodien viņam nav jāmirst katreiz par katru mūsu grēku. Bībelē saka, vienreiz, par visiem un uz visiem laikiem. Viņš ir miris un viņš ir iznīcinājis grēku. Amen. Tātad visa vecā derība iet cauri un rāda, jo vairāk jaunā derība runā par Jēzus asinīm. Amen. Labi, vēlāk to rakstiet, nolasīsim. Es zinu, ka Bībelē ir ļoti svarīga secība. Ļoti svarīga secība. Pirmā vietā vienmēr tiek kādi panti vai vienalga kāda kārtība svarīgākais, pēc tam arī svarīgs, bet ne tik svarīgs. Tā iet. Ja? Nekad nesāk Dievs ar vissvarīgāko pašās beigās kaut kur noliek. Ja? Ne, vienmēr ir. To es esmu pamanījis. Ja? Un arī tad, kad mēs skatāmies, vienu piemēru, es paņemšu vienu piemēru no vecās derības, no 3. Mūzes grāmatas, kur iet runa par priesteru izredzēšanu. Par priesteru izredzēšanu, jo bija uzcelta derības telts, ko Dievs deva Mūzum, ja? Un vajadzēja paņemt no Ārona cilts, no Levīta cilts, no Ārona dēliem, būs priesteri, kas kalpos. Un tur norādīta kārtība, kā viņus iesvētīt kalpošanai. Šodien, no kuras cilts mēs esam? No Rubena cilts, no Dana cilts, no Jūdas cilts, no Levītu cilts, no kuras mēs esam? Mēs esam no latvieši. Ne nopietni, no latviešiem. Saprotiet, mēs neesam ebreji pēc savas tautas, ja? Un būtībā var teikt Jūdas cilts. Es labāk izvēlētos Jūdas ciltu, kāpēc? Tāpēc, ka Jūda tā ir slava. Ja? Un katrai ciltī ir apzīmējums, un tas ir ļoti nozīmīgs. Nav viena mazāka, otra lielāka cilts. Tā nav. Mums pareizi saprašana ir, ja? Un tāpēc, redziet, mēs šodien, ja, neesam no kaut kādas citas cilts. Mēs esam, ziniet kas? Dieva bērni. Lielākais mūsu nosaukums ir Dieva bērni. Arī Jēzus pats ir teicis, ja, kad jums dota vara saukties par Dieva bērniem. Amen. Un tā ir cilts, Dieva bērni, un tā ir, ja. Un kuri šodien mums šeit ir priesteri, man ir jautājums. Kur ir priesteri? Parādiet uz 1, 2, 3 priesterus. Kur mēs šeit esam? Tieši tā. Mēs visi esam priesteri šodien. Saprotiet? Pāvils par to runā. Pēters par to runā. Amen. Mēs šodien visi esam priesteri. Tas nozīmē, ka mēs visi esam izredzēti kalpošanai Dievam. Un tātad, lai mēs varētu sākt kalpot, ir jābūt arī kādai kārtībai, kā mēs tiekam iesvētīti kalpošanā. Amen. Protams, mēs nedaram to šodien tā, kā vecajā derībā darīja, bet princips ir tas pats. Un šajā rakstvietā mēs paskatīsimies to kārtību. Ļoti īsi. 3. Mūzes 14. nodaļā. Es izvēles veidā vienkārši izlasīšu. Ja? Tad no 25. pantiņa. Un tad, lai viņš nokauj vainas izpirkšanas upura jēru, kaut kas pazīstam, ja? Vainas izpirkšanas upura jēru. Jaunajā derībā mēs zinām, kas tas ir. Jēzus Kristus. Jo tad, kad Jānis Kristītājs ieraudzīja, ko viņš teica?
Rekur nāk Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Tieši tā. Un te viņš saka, akal vainas izpirkšanas upura jēru. Te nav teikts govi, te nav teikts teļu, te nav teikts āzi, ne, jēru. Jā, tas arī ir svarīgi. Ir par kaut kādiem grēkiem arī pārējie dzīvnieki tika kauti, bet iesvētīšanai bija jērs. Tad, lai priesteris ņem mazliet asiņu no vainas izpirkšanas upura jēra, un tas, lai uzliek un uz šķīstāmā labās aus lipiņas, un uz viņa labās rokas īkšķa, un uz viņa labās kājas lielā pirksta. Tātad, pirmais, paņem upura jēru, grēka izpirkšanas upura jēru, nokauj, un kad nokauj, jāpaņem ir asinis, un ar asinīm ir jāiezīmē vai jāiesvaida. Pirmkārt, aus. Es šodien nerunāšu par to, ko tas viss nozīmē. Ļoti ātri. Aus simbolizē galvu, tas nozīmē mūsu prāts jātiek svaidīts ar asinīm. Mūsu īkšķis, lai mūsu darbi ir svaidīti. Mūsu kāja, lai mūsu ceļi ir svaidīti. Amen. Ar to visu. Tā ir priesteri. Labi, bet tātad vajadzēja ņemt asinis un to svaidīt. Un nākošais pāns, neapstājās tikai ar asinīm. Un nākošais 26. pāntā mēs lasām, bet no eļļas priesteris kādu daļu, lai lej savā kreisajā saujā. No eļļas. Kas ir eļļa? Ko eļļa simbolizē? Svēto garu. Mēs ļoti labi zinām. Eļļa simbolizē svēto garu. Redziet, cik svarīga un kārtība. Ja? Viņš neteica sākumā ar eļļu svaidīt. Viņš saka no sākuma ar asinīm. Un pēc tam viņš saka, ņem eļļu, un tālāk es nelasīšu, bet precīzi tā pati kārtība. Tātad paņem ar eļļu un iezied vai svaidi akal lipiņu aus, akal īkšķi un akal kājai pirkstu. Redziet, un tā ir kārtība, ka pirms svaidīt ar eļļu, pirms jānāk svētajam garam, kas mūs palīdz kalpot, ir jābūt Jēzus asinīm. Tāpēc ir tik nozīmīga un svarīga Jēzus asiņu nozīme mūsu dzīvē. Un tad, kad mēs ņemam dalību šai piemītas mīlestā, lai mēs patiešām varam to novērtēt, cik Jēzus asinis ir nozīmīgs un svarīgs. Viņas ne tikai mūs ieved attiecībās ar Dievu, viņas ne tikai slēdz mūsu derību, jauno derību ar debesu tēvu, bet Jēzus asins pirmkārt mūs šķīsta no katra grēka, no katras netaisnības, un svētais gars deva iespēju nākt Dieva garam, Dieva spēkam, Dieva gudrībai, Dieva atziņai, Dieva atklāsmei manā un tavā dzīvē. Jēzus asins. Redziet, cik nozīmīgs un svarīgs. Tāpēc mēs ne jau tas, ka nevaram paskriet garām, bet mums vienmēr ir jāatcerās. Protams, tu visu nevar uzreiz atcerēties, ja? Bet lai mums ir šī saprašana. Kāpēc es to runāju? Jo ticība nāk no Dieva vārda. Un tagad mēs dzirdam šos vārdus, un tas mūsos kaut kur tur ieliek šo ticības sēklu, ja? Un mēs katru reizi, kad mēs kaut ko darīsim, mēs atcerēsimies to. Cik nozīmīgi, ka caur Jēzus asinīm es esmu vienots ar visvarano Dievu. Es esmu savienots ar kungu Jēzu. Es esmu savienots ar saviem brāļiem un māsām. Un arī svētais gars, pateicoties Jēzus asinīm, varēja atnākt manā dzīvē. Viņš varēja mani atdzimdināt no augšas, viņš varēja mani izmainīt, viņš varēja mani vadīt pa šauro ceļu, un viņš arī mani svaida uz kalpošanu. Viņš dara mani par priesteri. Amen. Ļoti interesanti. Tad, kad Jānis Kristītājs redzēja Jēzu, viņš arī nodeva liecību pats sev un nodeva liecību apkārtējiem. Par ko? Par Jēzu. Un ja mēs uzmanīgi lasam šajā te kontekstā, ko mēs tagad runājam, mēs ieraudzīsim, ka Jānis Kristītājs nodeva divējādu liecību par Jēzu Kristu. Divējādu. Un atkal ir šī pati kārtība. Vienkārši varbūt mēs kādreiz palaižam garām, paskrienam tam, ja? Un nepamanām. Bet skatieties, Jāņa evaņģēlē 1. nodaļā, no 29. panta es lasīšu. Un 2. dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku.
Un Jānis Kristītājs ļoti labi zināja, ko nozīmē Dieva jērs. Viņš ļoti labi zināja veco derību. Viņš zināja, ka grēka alga ir nāve. Viņš zināja, ka upura jērs ir domāts par grēkiem, ka upura jēru nogalinās un asins izlies uz altāra. Viņš to zināja. Un tāpēc pirmo, ko viņš nodeva liecību, ka tas ir Dieva jērs, kurš tiks nokauts. Es nezinu, vai viņš saprata, ka viņš tiks nokauts Golgātas kalnā, varbūt nē, bet viņš zināja, ka agri vai vēl viņš tiks nokauts, kā upura jērs. Un tas nozīmē, viņš nodeva liecību par Jēzus asinīm. Amen. Un tālāk, viņš iet tālāk. Te 30. pāns ir teicis, par ko es sacīju, nāk vīrs, kas mani pārspēs, ja? Bet es gribu tā, 33. pāntu, vienkārši, lai visu nelasētu, 33. pāntu. Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtīs, Tēvs sūtīja Jānu Kristītāju, ja? Kas mani sūtīs kristīt ar ūdeni, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu. Redziet, otrā liecība par svēto garu. Pirmā par asinīm, ka viņš ir šis upura jērs, otra, ka viņš būs tas, kas kristīs ar svēto garu. Un tas nozīmē, ka Jēzus asiņu nopelnu dēļ svētais gars šodien var nākt. Ne jau pats Jēzus tagad mūs krista. Viņš tad, kad vasaras svētku diena bija pienākusi, kā vējš, kā, es nezinu, ar troksni svētais gars tika izliets par šo zemi. Amen. Izliets par šo zemi. Tad redziet, cik nozīmīgi ir Jēzus asins mūsu dzīvē. Un Jēzus asins, pateicoties Jēzus asinīm, mums šodien ir pieeja pie svētā gara. Un mēs ļoti labi zinām, ka caur svēto garu pats Tēvs un pats Dēls mājo mani un tevi. Amen. Caur svēto garu. Un paldies Dievam par to, ko Jēzus pie Golgātas krusta ir izdarījis. Un tas vēl ir neliela daļa no tā, ko Dievs mums ir atklājis, ko nozīmē Jēzus nāve pie krusta, ko nozīmē šīs izlietās asins. Tā ir neliela daļa. Tāpēc vienkārši mēs pat laikam tur debesīs tik aptvērsim visu to unikālo darbu, ko Jēzus paveic uz Golgātas krusta. Tikai tur īsti sapratīsim visu to nozīmi, ko nozīmē viņa svētās asins. Amen. Jo es redzu, kā Pēters, viņš saka, ka mēs esam atpirkti no savus tēviem mantotās aplamās grēcīgās dzīves, ne ar sudrabu un zeltu, ne ar šīs pasaules bagātībām, vienalga, cik viņas te būtu, bet ar dārgajām un svētajām Jēzus Kristus asinīm. Es esmu atpirkts. Es nepiedaru šai pasaulē. Es piedaru viņam. Es pats sev nepiedaru. Es esmu atpirkts priekš viņa. Es esmu Dieva īpašums. Amen. Un pateicoties Jēzus asinīm. Un paldies viņam. Tāpēc es šodien gribēju ļoti īsi, daudz nebija runājis. Bet lai mēs satveram to, kāda nozīme ir Jēzus asinīm mūsu garīgajā dzīvē. Ne tikai tajā, kas notika uz Golgātas krusta, kad grēks tika iznīcināts un mēs darīti brīvi. Un ne tikai tas, ka vēl būsim debesīs, bet šodien pie mūsu pārmaiņas, pie mūsu izaugsmes, pie mūsu kalpošanas, pie mūsu iešanas pa šo šauro ceļu. Jo bez Jēzus asinīm mums nebūtu dots šīs brīnišķīgais aizstāvis, mierinātājs, palīgs, padomdevējs, svētais gars. Es kaut kādā vienā no dievkalpojumiem es pat rādīju bildīti, kad 7 izpausmes svētajam garam, ja? Un tā kā teica 7 gari, ja? Nu nav jau 7 gari, ir viens gars, ja? Svētais gars, bet izpaužās. Un tas viņš mums šodien ir dots. Viņš šodien mums ir dots.